Man jautājums par neiesaistīšanās iemesliem, varbūt Latvijas mobilā telefona pārstāvim Normandam Zalpēterim. Jūs galu galā esat viens no tiem lielajiem Latvijas uzņēmumiem un zīmoliem, kas patiesībā sabiedriskajās norisēs iesaistās diezgan redzami. Bet varbūt jums ir savs skaidrojums, kāpēc tā Latvijas sabiedrība savstarpēja sadarbībai tomēr ir tik neatsaucīga. Un varbūt arī jums ir redzējums par to, kā tas varētu mainīties nākotnē. Jā, Arnis jau daudz ko teica tieši no tāda cilvēka skatu punkta. Man liekas, latvietis kā tāds, es gribētu domāt ļoti pozitīvi, ka latvieši iesaistā un ir gatavi iesaistīties dažādās aktivitātēs. Jautājums vienkārši, kas ir tas motivators, kāpēc viņš to darītu. Un ja mēs skatāmies, diemžēl, tie motivātori līdz šim vairāk bijuši negatīva rakstura, vai tad, kad ir kādam jāpalīdz, ne negatīvi, bet tieši tajā virzienā, kad kādam jāpalīdz un ūdens par muti smeļas iekšā, un man liekas, tās ir daudzas dažādas aktivitātes, kas ir bijušas, un kur mēs redzam latviešu spēju, Latvijas iedzīvotāji, ne tikai latvieši, bet Latvijas iedzīvotāji spēja sadoties rokā. Gan tad, kad tiek rīkotas aktivitātes, lai pabarotu tiem, kuriem iet slikti, gan tajās brīžos, kam iet slikti vienkārši tāpēc, ka ir veselība. Tā kā no tāda viedokļa es domāju, ka latvieši var, vai Latvija var, noteikti to arī dara. Vienīgi tas, kad es teiktu no otras skatu punkta, tieši no tām pozitīvā viedokļa tas, kad, ja mēs runājam par iespējām, un es gribēju to skatīties uz sabiedrību, tātad dalīt sabiedrību ar tās divās daļās. Ir viena sabiedrības daļa tiešām, kuri vēlās, lai par viņiem parūpētos, kuri vairāk domā par šodienu, un kuri, vairāk tiešām meklē kaut kur atbalstu. Ne tik daudz domā par to, ko viņi plānot, ko viņi varētu darīt paši ar rītdienu. Un otra daļa ir tādi, kas tomēr plāno savu rītdienu, kas domā par nākotni un kas zina, ko arī viņam vajadzētu darīt. Viņam tik ir jādod šīs iespējas. Un es vienkārši ļoti ceru, un ko mēs redzam arī gan biznesā, gan arī sociālajos projektos, mēs redzam to, ka arvien vairāk parādās cilvēku un iniciatīvu, jo tiešām katru dienu mums ienāk, es negribu pārspīlēt, tagad ienāk tiešām vairāk desmiti pieteikumu aktivitātēm, kur cilvēki gribētu iesaistīties. Protams, ka viņiem sākotnēji pietrūkst finansējumu, protams, ka viņiem sākotnēji pietrūkst cilvēki, kas atbalstītu konkrētu iniciatīvu, bet es ticu tam, un ko mēs arī redzam sabiedrībā pēc iniciatīvām, tās idejas tiešām, kas ir labas, vērtīgas un vajadzīgas sabiedrība, viņi attīstās. Vajadzīgi tikai uzņēmīgi cilvēki, un tāda arī ir. Un es ļoti ceru, ka šī iniciatīva, tikai tā kvalitāte no šīm iniciatīvām arī nākotnē pieaugs.